Pirmais latviešu grupas koncerts Pleskavas apgabala Strugi Krasnī rajonā. Tā droši var apgalvot par Madonas grupas Forte uzstāšanos Strugi Krasnī centrālajā stadionā aizvadītajā nedēļas nogalē, pulcējot ap 2000 skatītāju. Veselu dienu, kas apstājās līst, teici tu vien, ka tiksimies drīz, gaidīju stundu, gaidīju trīs, lietas kā siena, tas nepalīdz, izjūtu pilnīgi, ir slēgts, atceros visu, kas bija teikts, gaidīju stundu, gaidīju trīs, bet es neziņās, drīz atnāks rīts. Ja uz Fortes koncertiem Latvijā ierodas galvenokārt jaunieši, tad Krievu publikā pulcējās dažāda vecuma skatītāji. Nepārprotami mūsu puiši gan iekustināja publiku, gan aizrāva daļā dzimuma pārstāves. Кто понравился? Ну, певец, конечно. А вам? Мне тоже. А как вам нравится? Класс! А в следующий раз будете приходить на концерт? Мальчики там тоже ничего, классные. А музыка? Отлично. Лучше, чем ваши мальчики? Отлично просто. Здорово! А что больше чего нравится? А то, что латыши, потому что я сама с Латвии. Нам понравилось, очень здорово, правда! Grupas līderim Jānim Kļaviņam, dalībniekiem Zigmāram, Rolandam un Viktoram, kā arī ģitāristam Mārcim Auziņam Fortes sastāvā, šis bija pirmais koncerts Krievijā. Jauns piedzīvojums un pieredze. Es domāju, viens no labākajiem īstenībā no skatītāja ziņas arī īstenībā no atsaucības. Mēs nebijām gaidījuši tādu atsaucību, kāda Krievijā. Arī latviešu dziesmām. Mums, protams, ir repertuārā ar Krieva dziesmas, kuras tika ļoti labi atbalstītas. Kā bija dejot Krievijā? Man liekas, tas ir bija prieks dejot vienkārši. Cilvēki ļoti labi, viss ir skaisti. Es pat redzēju, ka dejoja līdz. Vai jūs vēl gribat braukt uz Krieviju koncertēt? Nu, mēs, protams, neatteiksimies, ja mums uzaicinās. Mēs vienmēr brauksim dejot. Kur aicinās, mēs arī dejosim. Pēc veiksmīgā koncerta Krievu publikai Strugi Krasnī rajonā puiši jau saņēmuši uzaicinājumu koncertēt arī Pleskavā un apgabala citās pilsētās. Поздно, спать ложиться, за окном